Haha, čau! Rāzns. Rāzns. Es jau gadu gaidu šo notikumu, ka varēs pamakšķerēt Rāznā. Jā, šobrīd brauc uz laivas slipošanās vietu. Nē, es ar NGT šodien nebūšu vienā laivā. Es būšu rekur ar citiem NGT. Rekur ar tiem NGT. Rekur Usma Fishings NGT. Ar tādu laiviņu mēs brauksim iekšā. Mēģināsim noķert. Šīs ir tās gada 5 dienas, kurās drīkst braukt ar lielajām laivām. Un mēģināt noķert zivi ar lieliem iekšzemes dzinējiem. Jā, tāda ir tā Rāzna, ko šodien tur varēs druscītiņu pabaudīt. Tas tā, mēs tā kā tagad šobrīd ar mašīnu braucam tā kā pa pļavu, bet īsti pļavā makšķerēt mēs droši vien nemakšķerēsim. Tūlīt visu kabinā. Pļavā makšķerēsim. Kā kuram izvēle? Tev šodien atļaus pļavā. Jā, varēs pastīties, kā mēs to darām. Rekur tā kā slipiņš ir uzbūvēts. Šeit visu laiku rekur vīriņi, kas apsaimnieko šo krastu, visu laiku pielīdzina. Vispār te ir tāds, tā organizatoriskā puse izskatās augstā līmenī, vismaz šobrīd. Lai būtu nodrošinājums tiešām visām laivām. Pasties kā te. Viss slipiņš, viss skaisti. Wow! Tu pasties, cik skaisti mēs ieslīdējām iekšā. Un tu pasties, cik viņš ir profesionāļna. Šitas ir tas brīdis, tad, kad viens stāv uz laipas un jāpiebrauc ar laivu klāt ir. Un tad, kad lec iekšā, ir tas atspēriens, zini kā, un tad, parasti, ka no laivas kāpj ārā, tad ir, ka laiva aizstāv, un tad blurkš starp laivu un laivu iekrīt iekšā. Tas tāda klasika. Šitien ir cieta laiva, un tāpēc būs drusītiņu vieglāk. Iepazīsimies. Ja jūs vēl viņus nezināt, tad tūlītās jūs viņus uzzināsiet, bet ja skatīsieties manu 1. maija video, tad noteikti šos čaļus jūs jau būsiet redzējuši. Un tas ir Mārcis Dedzis un Guntis Eglītis. Čau. Tagad jums te priekšā tā šik parādās uzraksti, kas viņi tādi ir. Un uz cepures viņiem rakstīts ir Team NGT, un uz laivas, kā jau iepriekš teicu, ir Usma Fishings. Jā. Mēs ar Mārci pagājuši gadu nostartējām Rīga basā, un pēc neilga laiciņa bija arī šeit Rāznā tā kā čempionāts, notika šis pats čempionāts, un tad viņš to, davai nākamgad uz šejieni atbrauksim, zini kā, un es visu laiku galvā prātā paturu, būs, nebūs, zini kā, Mārcis pa gadu tagad ir izaudzis, es esmu palicis pie savas šļupenes, bet nē, viņš man zvana, klausies, tad mēs tur, jā, bet viņš vārda tur, viņš saka, ko, varbūt brauksim, es saku, protams, ka brauksim, es veselu gadu gaidu, kad es varēšu Rāznā iepeldēt iekšā. Un tā kā mēs esam šeit, šis nav tāds nejaušs, bet tas ir veselu gadu gaidīts notikums priekš manis. Tā kā braucam iekšā un skatāmies, kas mums te sanāks. Tā, man tika piešķirts rekuru kātiņš ar, izskatās, Daivas spolīte. Fuego. Jā, un kātiņš ir Barclays kaut kāds Emotions. Tas jau vien jau rada visu iespaidu tādu, ka būs baigās Emotions. Un tu saki, ka tas ir kas pigs kaut kāds? Jā, pigiņš. Mazais pigiņš kaut kāds ir. Mēģināsim uz mazo pigiņu. Es jau nebiju rēķinājies, ka šitā sanāks mums tagad tās līdekas ķert, jo atvēra lieguma zonas vaļā, acīm redzot, tāpēc, ka baigais vējš lielajā ezerā un ir daudz diezgan mazās laivas pieteikušās, kuras netiek tajā lielajā ezerā katrā ziņā. Un tagad ir tāds, visi, kas piedalās, šī ir neapgūtā teritorija, un tagad viņu mēģinās apgūt. Tā apmēram tur kaut kā tā doma. Es paņemšu, Gunti. Paldies. Lūk. Mēģināsim to līdaku iecirst iekšā. Skatīsies, kā mums te sanāks. Var sakot, šitas te ir apakšā te kaut kādi 2 metri dziļums, un tur gar zālēm metot baigi strauji jātina. Džigāvi ir 8 grami, un man prasās kaut ko, vismazām lielums ir tas pats, bet kaut ko vieglāku, jo nenormāli baiga straujā kravotka vajadzīga, un vēl tā ziltiņa viņa baigi neļumās un nav pretestība, jo ir nenormāla slaida. Kaut kas jāpamaina, un saka, rekur te labajā rundukā var atrast. Tu pasties, kas te pa mānekļa čukļa. Tu pasties. Un tas ir tikai šitien to, ko viņš pateica, paskatīties, ja. Te ir 3 kastes iekšā, un viņam vēl tur viss ir pilns. Var sakot, te kaut kādas šausmas ir, nezinu. Tas man liekas bišķiņ pa daudz jau aiziet, jo, grūti izvēlēties vienu. Man šķiet, ka šitā zelta ziltiņa būs tā, kas man tulītās kaut kādu zivi atnesīs. Mēs ķeram līdekas. Asari vēl nav sākušies. Šobrīd visi kakti pilni ar laivām. Visi mēģina kaut ko izsmelt ārā. Vienīgais šī te laiviņa pa vidu, tie ir tādi, nezinu, nostājušies uz ankura.
Tie ir riktīgi vietēji, jā, viņiem aizmugurē elektromotors ir uz ēnkuri nostājušies, kaut ko viņi tur dara. Ko viņi tur dara, nezinu. Ir! Ai, abiem diviem līdakas uzreiz pruhā aizgāja, tas ir kaut kā. Pagad, tev tur pavada ir īstā. Obā. Vienu, otrās vēl liek. Otru tulītās arī paņemsim. Ir! Šitas gan ir labs, klausies. Tas ir kaut kā šķaļi, tad vajag šitā. Pasties. Nu, viens varbūt tās ir zemērīši, bet otru ir kapitāla līdeciņa jau. Uz mikročipu. Nu, uz mikriņa. Viņa normāli mānekļi. Jā, tev. Uzreiz. 15 sekundžu laime. Redz, Guntis tagad noķēra to līdaku uz mikriņa. Tie ārprāts vienkārši kāds kosmos ar zivīm apakšā. Te ir vienkārši šausmas. Vēl paņemšu, pamēģināšu. Rekur Zanderbaita vēzi uzlikt virsū. Nedrīgā. Kāds zina, varbūt tās kā šitas nostrādā. Bet nevar saprast. Apakšā zivis ir miljons. Kas skatās pa ūdens virsu, es vienkārši tik daudz mailes neesmu redzējis, nezinu. Nekur laikam. Vienkārši nekur no vārda, pavisam nekur. Tā kā vienkārši miljons ir. Un viņiem ielikts iekšā arī kruķis ir. Un tas kruķis vienkārši tur vispār nesit cauri staru. Nu, kungi, šitas ir izdarīts. Pirmais duplets vienā sačakājums, jā, kā komodai. Kopā šitas būtu metrs jums sacensībās. 59. Nu, 50 un 59. lai jums sacensībās tā būtu arī. Un te ir viena būtiska lieta. Šīs zivis tiek atlaistas, lai rītā un parīt varētu atgriezties un citā reizē atgriezties un noķert. Līdz apgriezīsies. Jā, šītās tūlītās viss būs. Pēc šī burvīgā notikuma tām divām līdakām, duplet līdakām, pieņem lēmumu papeldēt pa vējam uz leju un pēc tam nākt atpakaļ uz augšu. Bet šitas līcis ir kaut kāds, viņš īsti nav lieguma līcis, bet te ir kāds izdomājis, ka te nevar makšķerēt. Tāpēc kaut kā baigi jocīgi šodien viss ir. Viņš sanāk, manā copē, piemēram, nav šie līči atzīmēti kā lieguma zona, bet, ja parokās dziļāk, tad tajā rāznis, laikam, dabas lieguma noteikumos, tad, kur ir rakstīts, ka te nevar. Skaidrs. Vienos ir, bet citos nav. Ja tu neesi piesakojis, piesako. Tie skatītāji, pareizāk sekotāji, kas ir piesakojuši manam kanālam, es taisīšu tādu, kad no savējiem naudu neprasam. Pirmajā vakarā vai pirmajā publicitātes dienā šim video, jebkuram video, nebūs reklāmas satura iekšā. Vismazām es viņu pats personīgi nelikšu. Nākamajā dienā glirkšu un aiziet jaunais saturs. Tā kā baudiet pirmo vakaru, ja jums jau nav YouTube premiums, tad es domāju, ka šis būs lielisks bonus noskatīties no sākuma līdz beigām šos visus video bez reklāmas satura. Seko kanālam. Varbūt tās es rāznā dabūšu to savējo lielo, pasties, ļumaste. Būtu viņa šitik liela, resna, varbūt tās, jā. Nu labi, pamēģinās arī šito kaut kādā brīdī. Nu, mana 78 centimetru līdaciņa, es nezinu, čaļi, jūs skatāties, kā jāķer zivis, es līdz jums parādīšu. Labi. Es no sākuma noķeršu un tad es atrādīšu jums. Varbūt tās es sadegšu pēc 10 metieniem un vairāk nemetīšu. Tu dod 5? Nē, bišķiņ vairāk. Šitas te ir tik nenormāli skaisti, te viss ir. Te ir vienkārši, te ir tikai tas, ka zivju esamības pietrūkst bišķītiņ. Nu tā. Bet tā te visi, man liekas, pēc priekšrakstiem. Tā kā no grāmatas. Jā, pat labāk nekā no grāmatas. Grāmatā šitas pat nav rakstīts īsti, ka šitā var arī būt. Tā, nu mums ir vēl viena līdaka. Man nav sačuks. Posties. Nu redzi kā, nu tu tā slīd lēnāk. Un galvenais, uz ko viņš viņas tur ķer, kaut kāda, es nezinu, plakana lielas zivs. Es pēc brītiņa tūlīt parādīšu, kas viņam tur galā ir. Nu? Mini, cik būs, lai jau? Es saku 58. Nav 58. Nav 58. 53. Oi, 53. Nu, 53, bet sacensībās začots. Rēķina mums jau ir 3 līdeks ieskaits. Jā, virs. Un pulkstens ir 11:48. Nu, galvenais, lai tā arī viss saliekās pēc tam, nu? Vai ne? Nu, riktīgi. Tā kā, peldi. Atgriezies pēc tam?
Bet līdzaudz ātri lielāk. Ātra vai ne pa 3 centimetri? Jā, un tu prasīji, uz ko mēs tur metam. Tas ir tas interesantākais, jā. Es vienkārši skatījuši kaut kāds baigais. Rauda, kas nav rauda, un breksis, kas nav breksis. Viņa ir tātad rauda satikās ar breksi, un viņiem piedzima bērni. Un šitas rezultāts. Saucās aizliegtā mīlestība. Aizliegtā mīlestība. Izstās, jā, kaut kas, baigais krāsojums. Viņi ir pavisam plakana, tas ir fletiņš kaut kāds. Fox tas ir. Fox. Un super dabiska, un mēs te pamēģinājām šeit kaut kādas, kas tā indīgākās krāsas, bet te viņām kaut kā, tās galīgi neiet. Šitā te ir šobrīd jau noķēruši, cik mums līdzekļus, viņi 7, ne? Tāpēc tu viņu arī mētā visu laiku. Es nemāju nekāds citu mānekas, tikai šito. Ko man tur mainīt? Viss, pārliecība galvā ir un viss, bet strādā. Strādā. Vajadzēs arī kaut ko tādu varbūt. Arī kur kaut kas arī plakans ir jāpamēģina būs tas. Tur es tev, ja tu gribi kaut ko plakanu, skaties. Šitas te. Jā, došu šurpu. Redzi? Es saku, žēl, es nezināju, ka līdekas būs jāķer. Es būtu paņēmis savējo kastu. Mēs tev šodien bišķiņā... Visi kārtībā, metu šito iekšā. Jep, tā nokoda gan. Ai, tikko līdeka paņēma un nokoda. Es tak teicu, ka tas tvisters ir vienkārši bambuča. Uzliku šo te Zanderbaita tvisteri zaļo, un tas uzreiz klārku un līdeku paņēma. Tā gadās, labi, nekas jāsien kaut kas jauns virsū. Rekur, tvisteri uzlikšu, Zanderbaita tvisteri, man tikai bišķi savādākā krāsā. Pirmī tikko nokoda. Uzlikšu šitādu, bet uzlikšu arī pavadu virsū, jo, bez pavadas laikam šitien izskatās, ka nav nekā daršana, jo pazaudēja to zivi. Tā, ko mēs vēl varam izdarīt, ko es te vēl varu izdarīt? Es varu uzlikt offsetā. Tā arī varētu būt diezgan laba tēma. Un līdz ar ko es arī zāles varētu neķert. Šeit tā arī darīšu. Čaļi ķer uz lielajiem, tikmēr es mēģināšu šitā. Tu jau arī uz mazajiem pārsēdies? Mēs pamēģināsim te paeksperimentēt, jo šeit lejā ir 1,82 m dziļums, un zālīts kaut kur ir kaut kas te notiek. Un rekur tā laiveņi mēs prasījām, ko te jūs ķerat? Viņi tā, Zandarts. Lai būtu, pastīsimies, kā viņiem zandarti tur ķerās. Mārcis te mums bombīja visu laiku. Šauj vienu līdeciņa, ja? To tu taisnākā tā dabūsi ārā. Čaterīts. Pasties uzreiz uz lentes uzkrit virsū, bet tā nav ieskaitē. Pati nomērījās. Tā, tu nevari pateikt, cik tās glivas ir liela. Rekur, Gunti paņem viņam mazo sačaku. Kādu tu zandarts pasties, kāds smuks zandarts tev paņēma. Šitam tak zandarts, maziņa, neko sev maziņa. Šitā ir normāls krokodils. Maziņa, neko sev. Šitā ir šodien lielākā, 60 būs. Līdeka ir 69 centimetri. Rekur 4 gabalas mums jau ir kontā, un pagaidām, man liekas, 3 ir Mārcim. Neko sev. Un galvenais vilka ārā tā kā tādu, zini, te kaut kas taču skaista. Ļoti skaista. Galīgi skaista. Uz mazo čaterību. Šitā mums ir pa laikam Kāds. Tā ir, ka viņu daudz ir, jā. Gunčikiņi uzvēl nokačē man bildī būs. Te čaļi rekur saka, ka zaļās košās krāsas neņem. Pamēģināsim. Varbūt viņiem neņem, varbūt tas man ņem, zinu kā. Parasti jau tās zaļās košās jau tā baigi nostrādā. Redzēs, kā te sanāks. Mārci! Šitas labs sašuks, jā? Sačuks jums ir blakām. Kamēr viņš tur. Tā, es gaidu, varbūt tās viņš pievilks lītās klāt. Un nāk vēl viens. Es lītās šitā, skatieties, šitā. Mēdz tā gadīties. Smuks asars, jā. Redzi, Viņš pateicies, varētu piezvejā kādu asaru dabūt. Jā, un arī dabūja. Augstais kustpuši zelta. Skaists asars, ļoti skaists asars. Tad tas nozīmē, ka viņi te ir. 31 centimetrs, Kas pa krāsu? Skaists. Skaists asars, ļoti skaists. Jā, smuka krāsiņa. Uz ko tev šitas iecirta? Uz arī uz to tainī kaišanu, to pat, ko ar sudralu lapiņu, ko paņem tā līdeka. Tas ir tas čatrbaitiņš, ja? Jā. Tā, es pacelšu ārā. Tu pacelsi, pacel to ārā.
Tā kā mēs pārpeldēsim tūlītās un peldēsim it kā ātri, tad... Ieliec apakmēt. Tā, obā! Viss, sēžamies nost. Es ārā, vau! Nu? Un pasties, cik mums viss labi sanāca. Un tagad iepeldēs tā laiva iekšā un viņi noparkos tur, ja? Un viņi tur tādi stāvēs. Super! Mums tagad paredzēts pusdienas, atbraucām paēst. Noparkosim rekur laivu. Šodien īstenībā ir, saka, ka mazāks vēņš un mazāks vilnis, tā kā mums izdosies tagad aiziet un iekos pusdienas. Mēs jau kā kundziņi, ka lamūrīgie čaļi, zin kā, nav jau ko te čakarēties. Kad vēders pilns ir, vai ne, tad arī darbiņš labāks priekš pēc tam iet. Kāds ir atstājis savu nāģeni, nu, ja gadījumā kāds ir pazaudējis, reko viņi te piesiet, izskatās jau kā 2 gadi plīvo. Pie krusta, krusts ir, kaut kas ir bijis, varbūt tās zem tās nāģenes piesiets apakšā, vai arī tas ir biedz tam, kas kaut ko slikti izdara. Tu bosi te pie tā krusta! Jā. Nu, mēs esam atpakaļ, esam dziesmā. Tagad 3 minūtes bišku miegs nāks, un pēc tam džank, un atkal brauksim testēt vēl līčus, un pēc tam jau uz pēcpusdienu vakar pusi mēs brauksim ķert asarus. Šobrīd, kas mums kaut kur te ir, tas aerators, tur aeratorā mums ir 1 asars, un tad kopā, jā, mēs palikām pie tā, ka tomēr esam noķēruši nevis 4 slīdekļus, bet 5 slīdekļus. Tā kā redzēs, kas mums te sanāks vēl tālāk. Bet viss būs, viss notiekās. Nāk lēnām virsū liels mākons, bet, nu, kādu brīdi jau viņš atnāks, un tad jau redzēs, kā tur būs. Kaut kāds reku kukainītis apsēdies izstāst pēc bites vai kaut kas tam līdzīgs. Mēģina arī ar mums kaut kur aizpeldēt tālāk. Bail rokās ņemt, ka tikai neiekoži, zin kā. Jau cik tas nebūtu interesanti, es vēl joprojām neesmu noķēris nevienu zīvi. Mēs jau te esam izmētājuši asarīšiem, līdeciņām. Tagad jau pārbraucam, te mēģinām kaut ko saprast. Un tagad man pienācis laiks ir, es gribu pamēģināt šūpiņu. Es nezinu, var jau būt tās kaut šūpiņa. Viņš tā kaut kā nodrebēs un būs. Nu, te tā peldēsim gar zālītēm, cik es saprotu, un mēģinās te strādāt. Nu jā, tagad ir tas dienas vidus vai dienas otrā daļa. Nu, redzēs, kas mums te sanāks. Yes. Nu, tad es arī beidzot esmu rāznā atvēris. Es jau te vairs jau neticu, kas te īsti notiek. Nu, nav liela viņa, bet ir. Nevajadzēs, Mārcis, domāju, ne? Es domāju, ka nē. Beidzot, es to līdeciņu būšu piečakarējis. Nu, vai nu tu, vai nu praktiski. Vai nu praktiski nav mērs. Ai. Nu, redz. Uč. Ir mērs. Tā. Nu, maziņā. Es tevi ilgi gaidīju. Tas tur ar rokām visu dara. To es pieredzēju. Kārtīgs mašarnieks paņem. Nemīž. Pilsētas čaļi ņemam. Šita nemīž. Neviens nemīž. Jā, mutē, tā rokas nav jābār. Aģā. Tā? Būs mērs. Domā, izstieps. Aģā. Ir. Ir. 50. Ir kā reizi, jā. Tā kā reizi klausies uz milimetru. Klausies, laikam foto man vajag uztaisīt. Tev vajag foto, jā? Jā, es uztaisīšu foto. Ko mana 50 gandrīz 1 centimetru lielā. Punkš. Viss, lai dzīvo. Var ieklikšanāt klikerītī. Točna. Iekliksim klikerītī. Tā man rekur te ir klikerītis arī. Mūsu kopējais darbiņš. 6. zivtiņa. 6. līdeka. 6. līdeka, jā. Līdeks zivs mums ir 7. 7, jā. Nu šeit aizvējiņš, nu tik patīkami tu slīdi. Vispār tāda sajūta, ka nebūtu ārā vēja. Absolūti. Tu redzēsi, kā nav vēja. Mums tāds Mārcis uzreiz vērs uzmanību. Te ir piestātne rekur, un tur tāda sarkana laiva stāv. Un 2, nu otra grūti pateikt, varbūt tās tā ir uz sacensībām atbraukt, bet šitā sarkanā gan ir tāda. Te, nu nevar teikt, ka tas ir, es te vienkārši tā noliku, ja, un līdz šejienai nokļūt vispār nav iespējams. Tas benzīna dzinējs iekšā, apakšā lielais dzinējs. Tā kā tā, tur ar airiem neviens neērē. Tā kā, tas nozīmē, ka šeit drīkst ar iekšzemes dzinējiem. Drīkst un šeit brauc, vienkārši ir tā, ka ir tā saucamā vienlīdzība, bet tad ir citi ir vienlīdzīgāki par citiem. Nu, galā ir tāda, es domāju, tik fantastisks ezers, ritīgi foršs, ja? Un skaidru gaišu, nu es tā kā citādi, bet es domāju, ka ir
acīm redzot kaut kādi ieinteresētie cilvēki, kuri kaut kādā veidā saka, šī publiskā ūdenskrātuve būs mūsu privāta īpašums un mēs, regulēsim. Jā, varētu būt. Tas visai iespējams, ka varbūt, ka tā nav. Varbūt, ka tā nav. Jā, bet varbūt ir komentārā. Ierakstiet komentārā, vai tā ir, vai tā nav. Nu, tie, kas Rēzeknē dzīvo un kas te ar airiem mēģina iepeldēt iekšā. A te citiem stāv tur V12 zinēji. Tā, bet tas arī ir V12. Ekoloģiskie V12 jā. Elektro, jā. Elektro V12. Nu, zinat kā ir, tagad mēs esam jau izbraukājuši baigi te arī ezeram peldot pāri, tās laivas, kur visi trenējās, arī piestājam pie kāda, kas jau runātīgāk zini, kā, visiem skarbi ir. Nezinu, šitas te viss jau izmēģināts. Mums ir ļoti labi. Mums ir labi, jā, mums ir labi. Tas ir mans skarbi, tas viņiem ir skarbi, tā kā visi slikti. Šitas te ir izmēģināts, tā kā, pasties, mēs esam diezgan nostrādājuši jau. Klau, vēl pārdomas par ezeru. Benzīna zinējiem nedrīkst pārvietoties pa ezeru, jā, bet, ja tu lietas parādi, kur šos jaukos rūtainos tīklus, jā, tu drīkst. Uzfilmē šito te, šitā būs īstā vieta. Mēs piebraucām, mēs uzliek klasiskajā sanās Sanskatā, jā. Sanskats tas vislabāk palīdz, lai tur apsīties, kāda ir, kas ir attiecīgs grunts. Un te var redzēt, kad rītīgi zāle ir, jā, forši. Un te es arī redzu gan downskanā, gan arī klasiskajā sonārā es redzu zāli. Tātad, ko tas nozīmē, ka šeit pēc idejas ir laba dzīves telpa līdekām. Un tad šeit mēs stājamies un mēģinām ķert. Un rekur mums ir blakus tīkla pludiņš numur 1, un tur ir tīkla pludiņš numur 2. Tas nozīmē, ka ne mēs vienīgie to saprot. Ne vienīgi, bet tas nozīmē, ka ne tikai Mārcis saprot, ka šeit ir zīves. To jau mēs redzam. Gan jau viņas ir, vai viņas ņems, tas būs cits sāks. Ja gadījumā kas rekur tīkls ir. Ja piebrauksim tīri kā pie Lecka. Spano noskanēs īsto ieniršu. Es ieniršu, Mārcis, povīgi zini, kā es ieniršu pakaļ. Labi, mētājam. Te ļoti labi, reku 2 metri, visi mētājam. Strādājam šodien labi. Beidzot tev tas woblers nostrādāja. Beidzot nostrādāja woblers. Iedomājieties, gājām uz velci pāri salai. Poties, kāds asars skaists. Tu skaties, ietesa viņam tajā woblerīti iekšā. Viņš vienkārši gājas, viņam kaut kāds 25, 27. Jā, kaut kas tāds ir, jā. Lai nebūtu pa tukšo tagad te jāšķūrē, mēs uz velcītējam. Velcētāji drīt vai kociņi, bet redzi, vienu asaru tomēr sanās uz to velci dabūt ārā. Tiešām paņēma, un tā ir līdaka. Un tā jau viena līdaka. Es atvainojos par izteicienu. Bet tik tādā mierīga. Jā, ir. Šitā. Man mikriņš strādā. Tūlītās dabūs. Bet tā, lai es neiekrīt iekšā. Otavu. Redzat, kā ir. Izrādās šeit ir. Bet tik. Bet uz woblerīti. Jā. Uz daivu turnamentiņu. Vispār. Viss jau rekur jau izcēla ārā. Tūlīt brauksim projām un es pēdējo metienu uztaisīju saucāt beidzamo. Tā, iepriekšējā bija 50. Tā. Tā ir 58. Takš, kur tad tu vari visu laiku dricelēties? Jā, 58. 57 ar pusi, jā. Šitā 57 ar pusi. Smuki, ko? Tu esi mana otrā. Sadzeries gaisu un uz priekšu. Brauksim tālāk, mēģināsim. Jā, obligāti. Nezinu, kurā brīdī, bet pazuda viens āķis šitam. Woblers nav salauzts, jā? Nē, woblerīts ir vesels, viss ir kārtībā. Mēlīt vietā, viss ir forši. Mēs tagad šeit apakšā ir, Mārcis saka ar Gunti, ka šeit apakšā esot asari. Bet šitie neķerās, tagad mēs brauksim tur, kur viņi ķerās. Tie, kas ķerās, jā. Jo tas zivis apakšā ir vienkārši, ja tur skatās tajā pano, tad tur ir vienkārši kosmos, bet labāk nezināt, ka tur tā ir. Jā. Un tad teikt, nē, šodien neķerās, šodien vispār zivju nav. Jā. Labi, es tinu ārā un visu un laižam projām no šejienes. Mēs tagad esam atbraukuši. Man arī ir. Jā, vajag gan, tu pasties, ka šitas ir, man šī tāds nav tagad galā. Jā, tu skaties, kas pa skaistumu. Un tiešām tā var būt? Tā var būt, Gunti, ko? Šitas jau 39-nieks ir.
Nav trīs. Ai, man aizmuka. Man offsetā un aizmuka. Kā nav? Nu labi, 37. Riktīgi kruta, nu. Labi, strādājam. Nu, mains. Bet zem pašas laivas šitas te paņēma. Visu uz laivas. Kādu vienu noķertā, viņi visi travē līdzi. Tev arī ir, ja? Jā. Nu, šitas jau tāds, nu, 27, 25. Ir, nu, kas tev tur būs? Pastīsimies, kas Mārcim ir. Mazāks, bet tāpat. Tāpat tās ir. Nē, tāds pats tā kā šitais. Tas izmērs. Šitas jau sportiskais ir. Oļa. Šitos mēs pagaidām neskaitīsim. Uzlikšu džigiņu. Vienīgais, kas ir te lejā, ir 10 metri. 10 metri, tas ir baigi daudz. Teikšu jums, kā ir. Jāizdomā, ko te var nolaist lejā. Zivs apakšā ir nenormāli daudz. Vienīgais to realizāciju vajag saprast, kā viņu dabū. Uzlikšu ošelūru, pamēģināšu. Saka jau, ka viņi te patās lejā esot. Nu, pirmais metiens džigā. Ah, skaisti, beidzot. Beidzot es esmu tur. Beidzot es esmu šeit. Nu labi, nav tas pasaules lielākais asars trāpījies, bet viņš ir. Viņš ir. Pret to, kā mēs tur nomuļājām pa tiem 5 metriem, nu tur vispār nē. Nu tur izskaties, ka arī nav tas asars. Nu te tirinam. Baigā spēlīte. Nu smuks asarīts, no? Kaut kāds 29. Nezinu, tagad jau nāk kā lupa, tas nezinu. Nu, Tev ietins mūliņi. kamēr te mēs ņemamies, tikmēr zīgā. O, šitas ir labs. Ui, Ei! kā viņš iet apsēt. Kā trako. Nu, opiņā. Nu, Gunti, tad vismazām tu, ja ne līda, kas zini, kā varēja to dienas otru pusi, tad vismazām asarus tu te velc tagad. Ir? Tev arī ir, ja? Jā, aizgāja atkal. Atnācis bars. Kā tev nav? Ir tev taču galā viņš? Man ir, es saku. Saka, atnācis bars. Te sačaku vajag. Tur 30 plus ir. Šitas 30 plus točni. Tu skaties. Jā. O tie ir rāznas kukuļi, jau cik garārā. Smelšanas. Es saku vismaz pie smelšanas, zini, kā pats es nevaru te sataisīties nekādīgi. Nu, kur tu esi? Skots! Apmuļķoja mani, var sakot. Ir viņam, ir. Tas ir vienkārši ārprāts. Es nevaru, šito nevaru. Te Guntis plosās, tā kā es nezinu. Tā kā nebūs Tagad atgūst pozīcijas, nu paskatāties, kādi asari. Man jau arī bija lielai. Oi, ot šeit tev! Rekur ir asars. Rekur ir asars. Nu, bet šitie pastieties, 30-nieks. 32-nieks? Jā, es tāds. Kaut kas tāds. Āķis johaidi notrūka, apsēs. Jā, rekur ir. Apsēs, notrūka. Bet pastieties, kas pa vērņakiem te izrādās. Pastieties. Litls. Ai, kušu? Nē. Nerād to Litls Spider. Viņiem siena klāt. Šitas bija tas, ko tu teici, kad viņi bunk un ir apakšā. Bet nu šitas ir labs. Nē, es viņu aizķēru vienkārši. Un aiz sava tā āķa. Kaut kāda viena, nocemmerēja bišķītiņu uzcemmerēja. Bet, nu ir. Šitas gan ir laižams vaļā pret tiem visiem pārējiem. Šitas, lai iet un dzīvo. Es pamēģināju, reku šitā te uzsiet te mušu augstāk, rekur pavadā. Un pamēģinās, varbūt tas kaut kādu rezonu dot. Viņš skrien pakaļ vienam un paķer otru. Un iespējams, ka dupletā var dabūt ārā. Bet nu, tas vēl šī teorija ir jāpierāda, tā nav pierādīta. Tu gaidi dienu, gaidi šo mirkli un beidzot tu viņu sagaidi. Nu labi, man varbūt tās nav tie lielākie eksemplāri šobrīd trāpījušies, bet tomēr viņi ir. Nu, šito mēs arī turpatās. Nu, mušā pagaidām vēl tikai tas pirmais bija iedevis iekšā, pārējie vēl nav. Nu, paskaties.
pirmais mušā trāpīja iekšā. Nu, redzi, mušiņa arī var. Tas nozīmē, ka tā muša arī skrēja pakaļ šitām te Little Spideram un čakš. Un trāpīja mušā iekšā. Nu, jāmēģina. Līdz dupletam. Jātrāpa līdz dupletam ir. Tā, šitiem te tagad jāmet ir. Kaut kā arī tas izmērs bišķītiņ. Ir īsāks palicis, bet nekas. Toties jautri. Nu, to ko tad? Mēs tagad esam šeit. Viss. Oj, tikko bija vēl kaut kas. Kaut kas ņēma, bet līdz beigām nepaņēma. Zem laivas ir nosacināts, ka nenormāli daudz zivju apakšā ir. Bet ir vakars klāt. Nu, ir jau vakars klāt. Zivis ir ļoti daudz saķertas. Jāteic, man šoreiz nesanāca tik daudz saķert kā viņiem, bet ko lai saka? Šī gadījumā nav tik būtiski īstenībā pat man bija noķert kā viņiem pašiem, jo viņiem tagad ir, ja sākumā domāja brauks uz līdakām, tad tagad viņi jau domā, ka jābrauc ir uz asariem, jo viņi baigi roku piesita. Jā, baigi. Jāatzīst, kā saka, žirna paķērā. Žirna paķēra, jā. Es domāju, ka šitie izmēri ir labi. Šitie ir, es domāju, priekš jebkura ir šitādi labi izmēri. Vispār kādi ir asari. Es zināju, ka tādi šeit ir un tiešām viņi tādi šeit arī ir. Tad pasties, ko mēs šitien saķērām. O, tas ir loms. Beigās jau kas mums ir? Mārcis, cik mums tās līdakas? Nu, mums bija 7 līdakas, jā, kas nav maz. Un, nu, tad šitie asari, es domāju, kad izdevusies. Es domāju, ka normāls vidēji labas. Laba copa, tēja laba copa. Absolūti ļoti laba copa. Gunti, tu? Tu jau arī te mums čempiņš. Tu jau tu čempiņš. Ļoti izlepuši. Viņiem vidēji copi. Nē, viņi fantastiski copi. Nē, fantastiski. Nu, jāteic viņam līdz tam brīdim. No rīta tā pirmā bija jau pēc tam visu. Bet, šis no rīta bija tāds saskāzes, kad mašakos tad bija. Jā, viens pakaļ otram. Viņam dankš vēl atmetām diezgan atpakaļ. Tā kā, es domāju, ka rāznē forša. Ir absolūti forša. Rāznā noteikti uz asariem vajag braukt copēt. Tā ir viennozīmīgi asaru ezers, es teiktu. Nu, vienīgais, ka es saku, es domāju, ka šeit ir jārunā atbilstoši cilvēkiem, jāiztaisās makšķerniekiem, kad vienkārši jādara to ezeru pieejamāku visiem. Es uzskatu, šis ir visas Latvijas iedzīvotāju īpašums, ja tā varētu teikt, valsts īpašums, līdz ar to Latvijas iedzīvotājiem jābūt viņiem pieejai, es domāju. Jā, nu tas gan ir. Un tik lielam ezeram, kur ir tik liela viļņa, tik lieli vēji, un kurš ir tik plašs, ja teiksim, nu nevar nekādi droši ar elektromotoru, es uzskatu, šeit nevar pārvietot. Nevar. Un ar mazo laivu arī, ne? Par pieejamu cenu. Jā, par pieejamu cenu, jā. Un tāpēc es domāju, ka to jārunā un jābrauc visiem uz Rāzni, jācapē ir un... Foršs ezers, absolūti foršs Latgala. Mazā Somija. Mazā Somija. Jā, ar ūdeni vai ne? Jā, ūdens krās vienkārši fantastiski ir, tā kā... Visi Gunti. Čau. Čau. Mārci. Ar jums tiekamies citā reizē, citā laikā.